visu laiku vēl gumiju garumā. Apsolīja, kad uzliks monitoringu sistēmu pie bulku termināla, kas bija piestiprināta pie valsts vidas dienesta reģionālā. Tā iekārta faktiski nedarbojās. Teica, ka viņu salabošot, lai šeit viņi darbotos. Tagad, ja mēs aizējām, tur būdiņi ir palikusi bez šīs monitoringa sistēmas. Tātad mēs tikām nomaldināti totāli uzlikt uz 1 nedēļu vai 1 mēnesi vai varbūt uz 3. Viņi vispār pat netika iedarbināti, jo viņi bija saplīsusi, bet viņi uzlika skatu pēc. Kas mums jādara, mīļās? Tā kā Uldis jautāja, vai esam gatavi būt daudz, mēs rakstīsim vēstuli, mēs visi parakstamies, tas ir oficiāli, un tad rakstam visām institūcijām. Ja nesako nekāda rīcība, tāpēc brocēm piemēru mēs sūdzam pašvaldības. Es tagad izdalīšu. Par nedarīšanu. Tas ir satversmē rakstīts, ka viņiem ir jānodrošina mums tīra vidi. Ja viņi pārkāp, tad satversmi, tad... Es jums tagad izdalīšu, kur mājā jūs varat pastīties informāciju, kāds ir ogļu termināls Ventspilī pēc bildēm, ceļš otrā pusē. Un šeit es esmu sastiprinājis ar lapiņām, izlasiet, kā brocēni kopā ar vides klubu iesūdzē pašvaldību tiesā, un otrs, ko ir izdarījis Vācijā, pat viens Vācijas pilsonis, kur no autostrādes viņam blakām putekļi bija, un beigās te, ļoti labi 2 raksti, ko izlasiet, un tie noteikti jūs iedrošinās uz to, ka mēs varam, bet ja mēs neesam tā individuāli 1 vai 2, bet ja mēs esam vairāk. Labi? Tā kā dūrīt, ne? Jā, tā kā dūrīt, ja mēs esam. Es jums došu? Jā. Mēs paņemsim 1. Visiem vienalga. Un katram savs. Es arī stieku mājām. Pēc darba dienas, bet vienalga. Par trokšņiem. Es atvainojos. Par trokšņiem es arī, starp citu, uzrakstīju vēstuli Poņemēcka kungam, jo viņš apgalvoja, ka tas ir certificētā laboratorijā veikt mērījumi, teiksim, tas ir laikam Sliežielā, un ka tur viss ir kārtībā. Es uzrakstīju un vēlos saņemt dokumentu, vai šī ierīce ir certificēta, vai tā ir akreditētā laboratorijā, teiksim, viņi ir to, teiksim, Bioram tās iekārtas ir bijuši akreditētas. Ja nav, tad viņi to nevarēja veikt. Jo cik man ir ziņas... Jūdzīmes likums mums jāveik parakst, es sapratu. Jā. Dod būtu to labu. Tas ir dažos vārdos. Jā. Mums nevar panākt daudzi, varbūt. Izlasiet vienkārši, es jūs iedrošinu daudz. Kā mēs jūs saplūsēsim, kā mēs zināmies. Tā mēs atnām pēc Kaut kā optimālāk variants. Varbūt mēs varam vienoties par kādu datumu, Uldi, vai kontaktus tu iedod. kā tos paraksts savāc. Jo mums taču vajadzētu, tad varbūt mēs vides klubus pārstāvjus ar uzaicinām uz Liepāju. Es apņemos. Lūdzu? А вы на латышском читаете? Не читаете? Я не знаю. Ну, это ты на латышском или на английском? Чего?